Šogad ankura dalībnieki izrādīja sīvu konkurenci un cīnījās par jūras ceļojumu uz Stokholmu no akciju sabiedrības Tallink. Tāpēc dosimies līdzi un skatīsimies, kā uzvarētājiem veicas atpūtā. Mēs apskatījām visu pilsētu, pasēdējām pie ostas, parciņā, izsteigājām daudz kilometru, aizgājām, apskatījāmies Godasardzes maiņu, un tas arī ir viss. Ar savu komandu tas īstenībā ir daudz interesantāk nekā ar saviem vecākiem. Alūksne ne pirmo reizi ir laureātu vidū. 2011. gadā 1. vieta, 2013. gadā 3. vieta un šogad atkal 1. vieta. Kas ir šī panākuma atslēga? Uzvara nāca, es domāju, grūti, sevišķi atlases kārtā. Darba bija ļoti daudz un tur vairāk strādāja veiksmes faktors un veiksme tā kā nebija ar mums, tāpēc varbūt arī dalījām 2. un 3. vietu ar valmieriešiem, bet finālā puiši ļoti gatavojas, jo viņi bija tendēti uz komandas spēli, uz uzvaru un līdz ar to arī panākumi bija. Tāpat arī sadarbība ar mūsu lieliskajiem palīgiem, mobilo strēlnieku bataljonu karavīriem, ar Sarkanā krusta dakteri Gintu. Ugunsdzēsēji palīdzēja arī tik galā ar problēmām. Jā, mēs esam meklējuši palīdzību, cik mēs Alūksnē spējam atrast palīdzību, tik mēs esam arī vieni paši, mēs neesam karotāji, cīnītāji. Un tāpēc paldies visiem tiem, kas ir bijis ar mums jau vairākus gadus. Tas nav tikai šogad. Mums ir ļoti daudz cilvēku apkārt, kas ir saistīti ar jūru, sākot no veciem jūrniekiem, piemēram, Krausa Mārtiņš, līdz jauniem jūrniekiem, kas ir 3. 4. kursa studenti. Tā kad mēs neesam vieni. Palīdz studenti ar savu pat prakses palīdzību. Tad viņi izgājuši praksi jau kuģošanā, bijuši vairākās pasaules ostās, un viņi tā tieši saka, kā var izmantot šīs zināšanas par karogiem, zināšanas par mezgliem, kā tas praktiskajā dzīvē, un tas uzreiz paliek tā atmiņā labāk varbūt, ja? Un puiši saskata jēgu tai visai lietiņai, ko viņi mācās, jo reiz man liekas, kur tos mezglus tagad mūsdienās liksim, ja? Tomātus siltumnīcā piesies, kā reizēm smejies, ja? Īstenībā nē, dzīvē tas ir savādāk. Komandu es pats neizvēlējos, un tas viss notika atlases kārtā. Tieši tāpēc tas ir pierādījums tam, ka komanda tika veidota iekšienē no tā, kas bija. Un ka netika izvēlēt īpaši talanti vai kaut kādas priekšrocības kādam būtu, jo visi mācījās vienlīdz daudz, visiem bija jāzina viss. Un kas būtu tas, kas bija tā odziņa? Tas jau droši vien būtu tas komandas gars, jo es uzskatu, ka kapteinim zināt par sacensībām kā tādām būtu jābūt pašsaprotami, bet galvenais ir kvalitatīvi mobilizēt savu komandu
un sniegt kaut kādu vai nu atbalstu, pārsvarā jau motivējošu atbalstu emocionāli, lai būtu šis kvalitatīvais rezultāts pat tādos kaut kādos grūtos lūzuma brīžos, kad puiši nav pārliecināti par sevi. Pati pirmā atlases kārta notika rakstot motivācijas vēstuli, kas palīdzēja skolotājiem atlasīt pašus labākos dalībniekus ar pašiem labākajiem mērķiem sasniegt pašu to labāko savā dzīvē. Es uzskatu, ka šogad puiši bija vairāk motivēti mācīties. Es nezinu, kāpēc, varbūt citā komanda jauni cilvēki, jo puiši ar visu 110% mācījās. Visi kā viens var roku likt pie sirds un pateikt, ka viņš mācījās. Nav jau tikai tā balva, kas dzen uz priekšu, arī pati zināšana par jūras lietām. Tā var noderēt dzīvē. Konkursam ir 8 gadu ilga vēsture. Ar katru gadu šis konkurss paliek arvien populārāks. Protams, konkursa norise arī nav iespējama bez kompāniju atbalsta, un līdz šim vislielāko ieguldījumu ir devusi Latvijas jūras administrācija. No mūsu puses mēs noteikti esam ļoti apmierināti ar konkursu norisi, arī kaut vai no tādu viedokļa, kad virkni nozars privātās kompānijas, arī valstiskās organizācijas ir iesaistījušās šī konkursa organizēšanā, veiksmīgi sadarbojās, un kaut kādā mērā tas arī uzlabo pašu nozares, teiksim, sadarbības spēju un arī noteikti attīstību, gan arī kaut kādas jaunas kadras pēc tam piesaistot un arī pašiem savā starpā iepazīstot vienam otru vairāk gan kaut kādā, teiksim, ārpus ikdienas darba aktivitātēm. Tā interese ir katru gadu pieaugusi, viņi ir tik liela, ka faktiski gribētājs skaits ir lielāks nekā mēs varam uzņemt konkursu dalībniekos. Tātad no intereses viedokļa tas pasākums sev ir viennozīmīgi attaisnojis. Protams, ēnkura norise arī nav iespējama bez kompāniju atbalsta. Gadu no gada arī atbalstītāji ir nemainīgi. Jau 8. reizi konkurss notiek Jūrniecības mācību centrā Lapa. Kāda ir tā vērojama vai ir un kāda ir tā izaugsme? Es varu pateikt tā, ka ievērējums vizuāli rezultāti mēs neredzam, bet nevienmēr var izmērīt to ar kaut kādiem tādiem fiziskiem datiem. Ja? Tas ir mūsu ieguldījums, lai attīstītu savu nozari. Kāds varbūt ir tieši tas pozitīvais pienesums no šī konkursa? Mums jau ir jaunieši, kuri pabeidza jūras akadēmiju, tie, kas piedalīs pirmajos konkursos. Jau pagāja tie 4+ gadi, un viņi jau tagad strādā jūrā, un tas ir mūsu priekšnesums, ko mēs arī gaidām. Ja? Kāds varbūt ir tas nākotnes redzējums tieši jūrniecības nozarē Latvijā? Mēs joprojām uzskatām, ka tie 14,000 jūrnieki, kuri dzīvo Latvijā un strādā jūrā, tā ir mūsu bagātība. Mūsu tā daļa no iedzīvotāja, kuri ienes valstī labu naudu, kuri var izveidot šito tā saucamo vidēju slāni, kurš ir pamats sabiedrībai. Ja? Un tā ir tā daļa cilvēku, kuri var nobalansēt šito lielo starpību starp bagātiem un nabagiem. Visvairāk, es domāju, šī lietā priecē tas, ka te bija reāla integrācija jūrniecības, jo ikdienā savstarpēji gan konkurējot, gan viens otru varbūt kontrolējot, tā kā jūras administrācija, tur krojuma kompānijas, kas it kā, savstarpēji arī ikdienā varbūt nevisai grib tuvas attiecības, ja? Bet šeit visiem vienots mērķis bija, un es uzskatu, ka ļoti laba sadarbība visai nozarei, gan krojuma kompānijai, gan jūrnieku arotbiedrībai. Sārma Kočāna ir ēnkura krustmāte, kura no pirmās dienas ir rūpējusies par tā norisi. Liela daļa jūrniecības sabiedrības jūras administrāciju uzskatīja par tādu drusku policijisku iestādi, kādu, protams, mēs arī esam, jo mēs uzraugam gan
kuģus, gan jūrniekus. Un tas ir mūsu darbs. Un tad man radās doma kaut kādā veidā parādīt to, ka mēs risinām arī jūrniecībā aktuālās problēmas. Un varbūt tanī brīdī es viņas visas jau pilnībā neizpratu, bet tas, ko es sākot darbu jūras administrācijā un jūrniecības nozarē kā tādā sapratu, ka ir uz to brīdi diezgan problemātiska situācija ar jauniešu piesaistīšanu profesijai. Tas bija laiks, kad jūras akadēmija pat pilnībā nespēja nokomplektēt pirmos kursus. Ja tagad, teiksim, ir jau diezgan liels konkurss, tad tanī laikā tas bija tā. Nu, un tad man radās šī doma, kā mēģināt vidusskolēnus iepazīstināt ar jūrniecības profesiju, jo tā problēma jau kā daudzās lietās ir nevis negribēšana, bet bieži vien nezināšana. Un faktiski ēnkurs nav paši pirmsākumi, jo pirms tam 1 gadu notika konkurss, kas saucās Gaidām kapteiņus arī tevi. Un tas tika organizēts savādāk, aicinot individuāli piedalīties vidusskolēnus, un atsaucība nebija liela, bet konkurss notika. Bet īsti bija skaidrs, ka tas nav tas pareizais ceļš. Un tā mēs pamazam nonācam pie ēnkura. Un katrā ziņā ideja bija mana, bet man bija milzīgs atbalsts. Un ir arī bijis visus šos gadus no toreizējā jūras administrācijas valdes priekšsēdētāja Jāņša Zeltiņa, kurš visu šo ideju, šo ēnkura ideju uztvēra arī varbūt tā mazliet personīgi, jo viņš bija savos skolas gados piedalījies konkursā Vai tu mīli jūru? Un viņam tas, acīm redzot, bija ļoti palicis tā sirdī. Un tā mēs sākam kaut ko darīt un mēģināt. Un pirmajā gadā piedalījās 6 komandas. Ēnkurs ir sevi apliecinājis gan ar to, kā ir, teiksim, pieaudzis reflektantu skaits akadēmijā. Droši var teikt par tiem cilvēkiem, kas nāk no ēnkura vai no skolām, kas piedalās ēnkurā. Ja? Tas, ka vispār ir pieaudzis reflektantu skaits akadēmijā, cik procenti no tā ir ēnkura nopelns, to ir grūti pateikt, bet noteikti ir arī ēnkura, jo ēnkurs tomēr arī kā televīzijas raidījums sevi ir pierādījis un piesaistījis arī, radījis interesi varbūt to skolānos, kur nepiedalās konkursā ēnkurs. Šī gada aizraujošais un spraigais konkurss ēnkurs ir noslēdzies. Un varam krāt spēkus un zināšanas nākamajam gadam. Tiekamies jau konkursā ēnkurs 2015.